Jā, labdien visiem! Es ceru, ka jūs mani dzirdat. Pulkstens jau ir 3, tūlīt arī sāksim šīs dienas webināru. Varbūt kāds varētu uzrakstīt čatiņā, vai mani var dzirdēt. Jūs esat labi dzirdami, redzami un prezentācija arī viss kārtībā. Labdien! Super! Paldies jums liels! Labi, tā, čatiņā arī ir ierakstīts. Ļoti labi, tātad čats strādā, mikrofons jums arī strādā. Tad sāksim šīs dienas webināru. Laiks mums ir paredzēts apmēram stunda. Ja jums rodas kādi jautājumi, jūs droši varat ierakstīt čatā. Es centīšos arī sekot līdzi un nobeigumā tad arī atbildēt uz jautājumiem, kas būs radušies. Bet, jā, kamēr es runāšu, droši vien palūkšu neslēgt iekšā mikrofonus, ja vien kaut kas nav ļoti, ļoti steidzami sakāms. Ja varam, tad rakstam labāk čatiņā. Nu, lūk, šīs dienas tātad galvenais, par ko runāsim, būs tās biežākās traumas, kas ir vairāk vasaras sezonā. Protams, iespējams arī ne tikai vasaras sezonā, bet arī citās situācijās, citos gada laikos, bet tas lielākais akcents tieši uz negadījumiem vasaras periodā. Mani sauc Vineta Reine. Sāksim ar nelielu ievadu. Tātad, kas vispār ir pirmā palīdzība? Tātad tā ir palīdzība, ko mēs sniedzam cietušajam vai saslimušajam. Tātad nevienmēr ir jānotiek negadījumam, kur ir kāds cietušais. Varbūt arī situācija, kad kādam vienkārši paliek slikti un iemesls ir kaut kādas problēmas ar veselību, respektīvi kāda slimība, kas ir sāsinājusies, arī tad mēs sniedzam pirmo palīdzību. Stāvoklis reizēm ir ļoti kritisks un mums jārīkojas ir ļoti ātri. Vienmēr rīkojamies savu zināšanu un iespēju apjomā. Tātad, cik daudz mēs zinām, kādas ir iespējas palīdzēt, tad attiecīgi arī rīkojamies. Pirmo palīdzību sniedz cilvēki ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās. Tātad jebkurš var sniegt pirmo palīdzību, ja blakus kāds ir cietis vai kādam palicis slikti, mēs vienmēr kaut ko darām, lai viņam palīdzētu. Un vēl pirmajā palīdzībā mums nav nepieciešams kāds īpašs ekipējums, aprīkojums. Būtībā kādi mēs esam blakus, tādi mēs arī strādājam. Ir ļoti labi, ja mums ir pirmās palīdzības aptieciņa pieejama, tad mēs attiecīgi šo aptieciņu arī izmantojam. Bet, ja mums tās aptieciņas nav, mēs tātad skatāmies apkārt, kas mums ir pieejams un izmantojam tos materiālus, kas mums ir, ko mēs varam likt lietā. Savukārt neatliekamā medicīniskā palīdzība, tā jau ir palīdzība, ko cietušajam vai saslimušajam dzīvībai vai veselībai bīstamā kritiskā stāvoklī sniedz šādiem gadījumiem īpaši sagatavotas personas. Tātad īpaši apmācītas ar atbilstošu kvalifikāciju medicīnā un, protams, saskaņā ar šo kvalifikāciju šīm personām ir arī juridiska atbildība par savu darbību vai bezdarbību. Īsumā sakot, tātad neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz profesionāļi. Mēs strādājam pirmās palīdzības etapā, kur īpašās zināšanas medicīnā nav tik nepieciešamas. Tālāk nākamais parunāsim nedaudz par glābšanas ķēdīti. Un vispirms mums ir tātad jātiek galā ar tūlītējiem pasākumiem. Tas ir tāds pasākumu komplekss, kas jāveic vēl pirms palīdzības izsaukšanas. Situācija ir ārkārtīgi nopietna, tur var būt ļoti nopietnas, bīstamas situācijas, kritisks stāvoklis cietušajam, mums nekavējoties kaut kas ir jādara, lai viņu glābtu, lai viņam palīdzētu. Tāpat arī visi drošības pasākumi, lai mēs paši neciestu. Un tātad secīgi ejot cauri, pirmais ir glābēju drošība. Tātad jūsu pašu drošība vispirms. Vienmēr novērtējam situāciju,
saprotam, vai ir kādas briesmas. Ja tās briesmas ir, tad mums viņas ir jānovērš. Ja briesmu nav, tad, protams, uzreiz varam iet klāt. Bet tā situācijas novērtēšana vienmēr mums ir jāveic. Jo pretējā gadījumā, ja mēs nenovērtējam situāciju, nepamanām briesmas un uzreiz ejam klāt pie cietušā, var gadīties, ka mēs paši ciešam. Un rezultātā jau ir vēl vairāk cietušo, ja, un jāgaida kāds trešais, kurš nāks mūs abus tagad glābt. Tā kā vienmēr novērtējam situāciju, skatāmies, vai ir kādas briesmas. Ārējas briesmas mēs varam novērst vai vismaz samazināt. Kā piemēram gāzes noslēgšana, elektrības atslēgšana, liesmu nodzēšana vai brīdinājumu zīmju uzstādīšana. Tad, kad esam novērsuši briesmas, ja tādas ir attiecīgā situācijā, tad nākamais uzreiz ķeramies jau pie dzīvības glābšanas. Un situācijas, kad mums steidzami ir jārīkojas, ja cietušais ir ar ļoti stipri asiņojošu brūci, tad mums nekavējoties ir jāaptur asiņošana. Vai situācija, kad cietušais ir bezsamaņā un neelpo, tad mums nekavējoties ir jāsāk sirds masāža un elpināšana. Tātad steidzami jāķers pie darba, lai cietušo glābtu. Nākamais posms glābšanas ķēdītē ir palīdzības izsaukšana. Pirmais, ko mēs vienmēr darām, mēs saucam pēc apkārtējo palīdzības. Jo neatliekamo medicīnisko palīdzību var izsaukt arī kāds cits. Mēs esam tie, kas jau pirmie ir klāt pie cietušā. Mēs, protams, sniegt pirmo palīdzību, un mēs attiecīgi jau varam ķerties pie darba. Bet to zvanīšanu uzticēsim kādam no apkārtējiem. Tāpēc pirmais ir saukt skaļi palīgā. Var gadīties, ka apkārt neviena nav, un tad mums pašiem arī jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība. Kā izsaukt? Zvanam 113, mēs uzreiz sazvanīsim neatliekamo medicīnisko palīdzību. Otrs variants, kur zvanīt, 112. Tas jau ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas nepieciešamības gadījumā tālāk jau savienos ar 113. Un vēl ir iespēja izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību arī caur aplikāciju. Ir divi varianti. Mēs varam izmantot aplikāciju e-veselības punkts vai otrs variants 112 Latvija. Protams, aplikācijām jau iepriekš jābūt lejuplādētām telefonos, lai nepieciešamības gadījumā mēs tātad varam izmantot šo variantu. Aplikācijām ir viens liels pluss. Abām šīm aplikācijām, tātad, ja mēs izmantojam aplikāciju, tad dispečers uzreiz redz mūsu atrašanās vietu. Savukārt, ja mēs zvanam uz 113 vai 112, tad mums ir jāziņo precīza atrašanās vieta. Attiecīgi mums tajā brīdī ir jāzina precīzi, kur mēs atrodamies. Tad, ja situācija ir kaut kur pilsētas centrā, mēs, protams, ātri varam noskaidrot, kur mēs atrodamies, bet sarežģītāk ir tajos gadījumos, kad kāds negadījums notiek ārpus apdzīvotas vietas, tad ir diezgan sarežģīti izskaidrot, kur tieši mēs esam, un tad aplikācija var ļoti labi palīdzēt tikt galā. Tas būtu par izsaukšanu. Tad, kad esam jau izsaukuši neatliekamo palīdzību, tad būtībā esam tikuši līdz trešajam posmam glābšanas ķēdītē, un tā ir cietušā aprūpe. Ko darīt aprūpē? Būtībā viss atkarīgs no tā, kādā stāvoklī ir cietušais, kas mums ar viņu ir jādara, un tad attiecīgi arī rīkojamies. Pirmkārt, mēs noteikti neatstājam cietušo vienu. Mēs paliekam pie cietušā līdz brīdim, kamēr ieradīsies neatliekamā medicīniskā palīdzība. Un tad šajā aprūpes posmā mēs ar viņu noteikti runājam, ja viņš ir pie samaņas. Bez vajadzības mēs nemainām cietušā pozu. Tātad, ja ir kādas traumas, tad noteikti nevajag viņu kustināt, pārvietot, ja vien tas nav tāds dzīvības un nāves jautājums. Skatāmies, vai cietušā stāvoklis nepasliktinās. Tātad, ja viņš ir pie samaņas, noteikti vērojam, lai samaņa nezūd.
Ja ir bijusi kāda asiņojoša brūce, kuru mēs esam tātad apturējuši asiņošanu, skatāmies, vai asiņošana neturpinās. Ja? Tātad, vai nav kaut kas atkal steidzami jādara. Skatāmies, kādi ir apkārtēji apstākļi, vai nav pa augstu, vai nav pa karstu. Ja? Sargājam no atdzišanas. Tad mēs izmantojam folijas segu. Ja mums ir pieejama aptieciņa, tad aptieciņā jābūt ir folijas segai, ko mēs varam izmantot. Ja folijas segas nav, tad meklējam kaut ko citu. Ja, varbūt ir kāds plediņš vai sega vai savs apģērbs, ja, ko mēs varam izmantot, lai pasargātu no atdzišanas. Tātad, ja nav aptieciņas, skatāmies kaut ko citu. Tieši tāpat arī, ja ir pārāk karsts laiks, ja, tad skatāmies, lai cietušais nepārkarst. Ja viņš atrodas tieši šajos saules staros, varbūt ir iespēja pārvietot kaut kur uz vēsāku vietu, ja, vismaz ēnā pārvietot, lai nebūtu šī pārkaršana. Nu, un, kā jau teicu, jā, mēs vienmēr ar cietušo runājam, jā, noteikti iepazīstinam ar sevi, vienmēr runājam mierīgi, jā, bet esam pārliecinoši par savām darbībām. Pirms mēs kaut ko darām, varam painformēt, ja, ko mēs darīsim, kāpēc mēs to darīsim. Piemēram, ja cietušajam ir asiņojoša brūce rokā, ja mēs saprotam, ka mums ir jāaptur asiņošana, tad tieši tā arī informējam cietušo. Ja. Es apturēšu tev asiņošanu, uzlikšu pārsēju vai uzlikšu plāksteri vai turēšu aizspiestu. Tātad atkarībā no situācijas, ko tad mēs tur īsti darīsim. Cietušais varētu būt ļoti arī ziņkārīgs, ja, kas apkārt notiek, īpaši tādos lielākos negadījumos. Mūsu uzdevums ir vienmēr turēties uz tādas maksimāli pozitīvās informācijas. Respektīvi, lai vai cik slikti apkārt viss izskatītos, mēs no tā visa sniedzam tikai to reālo pozitīvo informāciju. Nu, noteikti neko nepārmetam. Pat ja cietušais pats ir vainīgs pie negadījuma, mēs šobrīd ar viņu strādājam kā ar cietušo. Viņam ir kāda trauma vai kas cits atgadījies. Mēs ar viņu strādājam kā ar cietušo, mēs viņam sniedzam palīdzību. Ja? Mēs neko viņam nepārmetam. Nu, lūk, un tas arī ietilpst tādā pirmās palīdzības etapā. Ja? Mums ir jātiek galā ar šiem 3 posmiem, tātad tūlītējie pasākumi, izsaucam palīdzību un aprūpējam cietušo. Tālāk jau ierodas neatliekamā medicīniskā palīdzība, pārņem cietušo, ja, un tālāk jau strādās tātad profesionāļi. Pirms neatliekamā medicīniskā palīdzība, un pēc tam jau nogādā cietušo slimnīcā, kur arī strādā profesionāļi. Nu, tāds īsts ievads par pirmo palīdzību. Tālāk parunāsim nedaudz par asiņošanu. Asiņošanas gadījumi, protams, var būt daudz un dažādi, kur stiprāka asiņošana, kur netik stipra. Sāksim ar stipru asiņošanu. Tas nozīmē to, ka asins ir daudz. Ja? Vai mēs redzam, ka tek ar strūklu, ar straumu, tādā lielā ātrumā, lielā daudzumā tek ārā no brūces, tad mēs uzskatām, ka situācija ir nopietna, ka tā asiņošana ir stipra. Varbūt arī citas pazīmes, pēc kā mēs skatāmies. Piemēram, cietušajam blakus jau ir satecējusi kāda asiņu peļķe. Ja, tās nav dažas pilītes, bet daudzums ievērojami lielāks. Mēs arī situāciju uztveram kā ļoti nopietnu, ka tā ir stipra asiņošana. Un trešā pazīme varētu būt arī piesūcies apģērbs. Ja. Stipra asiņošana rokā, bet brūci mēs neredzam. Peļķes arī vēl nav, ja, bet mēs redzam, ka visa piedurkne jau ir izmirkusi, piesūkusies ar asinīm, tad mēs nojaušam, ka zem tā apģērba tur ir tā stipra asiņojošā brūce. Ja, attiecīgi, mums noteikti ir jāpārliecinās, jāatbrīvo brūci no apģērba un jāskatās, kas tad tur apakšā ir. Kā tad rīkoties? Kā apturēt stipru asiņošanu? Pirmais noteikti ir sava drošība. Līdz ar to meklējam uzreiz aptieciņā gumijas cimdus, ja, ūdens necaurlaidīgus, kas mūs var pasargāt. Tad, kad cimdi ir rokās, atbrīvojam asiņojošo vietu no apģērba, ja mēs to vēl neesam izdarījuši, un ar kādu pēc iespējas tīrāku drēbes gabalu
aizspiežam brūci ciet un noguldam cietušo guļus. Un asiņojošā vieta jāpaceļ uz augšu. Pēc nepieciešamības tātad saucam arī neatliekamo medicīnisko palīdzību. Protams, ja asiņošana ir stipra, ir liels asins zudums, mums noteikti būs jāsauc neatliekamo medicīniskā palīdzība. Un turam brūci aizspiestu līdz brīdim, kamēr jau ieradīsies mediķi un pārņems cietušo. Visu laiku aprūpējam cietušo, mierinam, tātad daudz runājam. Ja mums ir pieejama aptieciņa un ir pieejami pārsienamie līdzekļi, tad mēs turpinājumā varam uzlikt arī spiedošu pārsēju, ja tā brūce ir rokā vai kājā. Tur mēs varam uzlikt arī spiedošu pārsēju. Bet pilnīgi mierīgi varam arī turēt vienkārši brūci aizspiestu ciet. Galvenais, mēs esam apturējuši asiņošanu un neļaujam vairs kam tecēt ārā no brūces. Tālāk, nākamā situācija - asiņošana no deguna. Kā tad rīkoties, ja ir šāda situācija? Ja mēs sniedzam palīdzību kādam citam, tad, protams, atkal sargājam sevi, ja mēs meklējam atkal ūdens necaurlaidīgus cimdus. Ja mums cimdu nav, mēs vienkārši cietušajam pašam liekam aizspiest asiņojošo nāsi ciet. Cietušais var apsēsties, un galvu noliekt uz priekšu. Un visu laiku tur to asiņojošo nāsi ciet. Mēs varam sameklēt kaut ko augstu un šo augstumu pielikt pie deguna, pie pakauša, lai ātrāk apturētu asiņošanu. Visos gadījumos noteikti nav jāsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, bet ja tomēr kādu ilgāku laiku mums neizdodas apturēt asiņošanu, skatāmies apmēram tās varētu būt 20 minūtes. Ja, mums tomēr ir jāsako līdzi, cik tad ilgi tā asiņošana turpinās. Un ja 20 minūšu laikā neizdodas apturēt, tad gan mēs jau saucam neatliekamo palīdzību. Kāpēc? Tāpēc, ka 20 minūšu laikā situācija jau var kļūt tomēr nopietna, dēļ tā, ka būs liels asins zudums. Ja 20 minūtes visu laiku asiņo, tad situācija var kļūt jau bīstama. Tālāk, nākamā situācija, runājot par asiņošanas tēmu, ir brūces bez stipras asiņošanas. Tātad tas varētu būt kāds nobrāzums, skrāpējums, situācija, kur nav daudz asinis, bet kaut kas tomēr ir jādara lietas labā. Un tad šajos gadījumos mēs drīkstam brūci noskalot ar tīru ūdeni. Tālāk jau skatāmies, cik liela tā brūce ir pēc izmēra. Vai mēs varam uzlikt plāksteri vai vienkāršu pārsēju. Vēlams gan izmantot sterilus materiālus, tātad atkal mums ir vajadzīga aptieciņa. Pirmajā palīdzībā mēs neizmantojam nekādus pūderus, ziedes, dezinfekcijas līdzekļus, neko tam līdzīgu. Jo mēs par cietušo iespējams neko nezinām, kādas viņiem var būt alerģijas, tāpēc sniedzot pirmo palīdzību, mēs nekādus līdzekļus neizmantosim. Tā, no asiņošanas tēmas pāriesim pie pārkaršanas. Tātad, kādi būtu veicinošie apstākļi pārkaršanai? Noteikti tas ir karstums, karsts laiks, mitrs, bezvējš, neatbilstošs apģērbs. Neatbilstošs apģērbs tātad varētu būt pārāk biezs apģērbs laikapstākļiem, vai arī, piemēram, sintētisks, tāds, kas neelpo. Tas noteikti arī var veicināt pārkaršanu. Un, protams, fiziska slodze. Ja ir minētie veicinošie apstākļi, tad cietušajam draud pārkaršana. Kā tad rīkoties? Redzam, cilvēkam paliek slikti, ir šie minētie apstākļi, kādai vajadzētu būt mūsu rīcībai. Ja cilvēks veic kādu fizisku darbu vai sporto, tad, protams, gādājam, lai cietušais pārtrauc jebkādu fizisku slodzi. Tālāk pārvietojam uz kādu vēsāku vietu, vai tā ir ēna, vai varbūt tās telpa ar kondicionieri,
ja, bet, nu, protams, nemainam ļoti strauju temperatūru. Ja ārā ir karsts laiks un cilvēks saulē ir pārkarsis, noteikti nevajadzētu viņu grūst iekšā augstā baseinā vai kaut kādā saldētavā, ja, likt, nu, tātad pārāk strauja temperatūras maiņa noteikti nebūtu vēlama. Un ieteicamais būtu pusguļus stāvoklī. Tālāk skatāmies pēc situācijas, ko mēs vēl varam darīt. Ja ir pārāk biezs apģērbs, tad biezo jaku velkam nost. Ja ir pārāk ciešs apģērbs, varbūt varam vismaz augšējās pogas kreklam atvērt, atpogāt. Un tālāk jau mitrinam pieri, kāklu krūšu daļu, atkārtoti mitrinam, lai notiktu šī ķermeņa dzesēšana. Varam izmantot arī augstus priekšmetus, bet, teiksim tā, ne pārāk augstus. Iespējams, mums ir tikai pieejami saldēti zirnīši saldētavā. Mēs, protams, drīkstam ņemt šo paciņu ar saldētiem zirnīšiem, bet likt pie ķermeņa tikai caur drēbes gabalu. Ja saldētus priekšmetus pie ādas mēs noteikti neliekam, tad mums jāizmanto kāds drēbes gabals vēl pa vidu. Ja mēs sametrinam dvielīti ar augstu ūdeni un liekam klāt pie pieres, kākla krūšu daļā, tad atkārtoti mitrinam un atkārtoti liekam klāt šīs kompreses. Varam iedot padzerties vēsu dzērienu, vislabāk, protams, vēsu ūdeni. Varam paši radīt gaisa plūsmu, kaut ko vēdinot. Ja. Nu, un skatāmies, sekojam līdzi cietušā stāvoklim. Ja tuvāko minūšu laikā situācija uzlabojas, cietušais jūtās daudz labāk, tātad mūsu darbības ir palīdzējušas, un neatliekamā palīdzība nav nepieciešama. Savukārt, ja pēc mūsu sniegtās palīdzības tomēr situācija neuzlabojas vai pat acīm redzami pasliktinās, tad gan ir zvans jau neatliekamai medicīniskai palīdzībai. Ja, tātad šeit skatāmies pēc cietušā stāvokļa, vai tas uzlabojas vai nē. Tālāk par apdegumiem. Kā rīkoties šajā situācijā? Ja cietušajam ir aizdedzies apģērbs, tad mēs sākam ar to, ka mums ir jānodzēš liesmas. Un pēc tam apdeguma vietu dzesējam ar augstu ūdeni vismaz 20 minūtes. Dzesēšanas laikā uzmanīgi ņemam nost gredzenus, apavus, apģērbu, ja to var izdarīt. Ja mēs redzam, ka apģērbs nāks nost ar visu ādu, tad mēs, protams, viņu neplēšam nost. Tāpat arī gredzenus. Ja mēs redzam, ka velkot nost gredzenu, nāks nost ar visu ādu, tad mēs gredzenu atstājam tur, kur tas ir. Ja, nost neraujam ar ādu. Pēc dzesēšanas mēs apdeguma vietu varam brīvi pārklāt ar marlas salveti, ja, vai pārtikas plēvi, vai folijas segu. Pārsējus gan mēs nekādus neliekam, ja, bet brīvi apklāt, lai putekļi netīrumi netiek klāt, to mēs varam darīt. Nu, visu laiku, protams, aprūpējam cietušo, mierinam viņu, ja, tātad sniedzam arī šo psiholoģisko palīdzību. Šis viss attiecas uz ķermeņa apdegumiem. Ja ir sejas apdegumi, tad visticamāk ir skarti arī elpceļi, un šeit mēs vienmēr sauksim neatliekamo palīdzību. Savukārt pie ķermeņa apdegumiem, ja apdegums ir uz rokas, uz kājas, uz muguras, vēdera, tātad jebkurā citā vietā uz ķermeņa, tur mēs jau vairāk skatāmies pēc tā apdeguma laukuma, cik liels ir apdeguma laukums. Un neatliekamā palīdzība ir jāsauc, ja apdegums ir lielāks par cietušā plaukstu. Ja, tātad cietušā plaukstas izmērs nosaka to, vai ir jāzvan neatliekamai palīdzībai vai nē. Savukārt pie sejas apdegumiem, kur varētu būt skarti arī elpceļi, tur mēs noteikti vienmēr izsaucam neatliekamo medicīnisko palīdzību. Šī situācija jau skaitās tomēr dzīvībai bīstama. Tālāk, nākamais par slīkšanu. Ir sākusies vasara.
pieļauju, ka daudzi no jums arī jau ir atklājuši peldēšanās sezonu. Un jāsaka tā, ka, diemžēl, šie slīkšanas gadījumi katru gadu ir diezgan daudz. Kādai vajadzētu būt rīcībai, ja mēs redzam kādu slīkstošu cilvēku? Glābjam slīkstošo tikai tad, ja tas neapdraud tavu dzīvību. Tātad atkal vispirms ir jāpadomā par drošību. Kas tad varētu būt bīstams? Pirmām kārtām jau slīkstošā tvēriens. Cilvēks, kurš slīkst, viņš ir diezgan lielā panikā, un viņš ķer grābi visu, kas ir tūmā. Līdz ar to pirmais, ja mēs izlemjam, ka mēs metīsimies iekšā ūdenī un dosimies klāt pie slīkstošā, mēs neejam tukšām rokām. Tātad mums ir vajadzīgs kaut kas līdzi. Protams, ideālā variantā tas būtu glābšanas riņķis, bet, diemžēl, nevienmēr mums šis glābšanas riņķis ir pieejams. Ja nav glābšanas riņķis, meklējam citus variantus. Ja skatāmies apkārt, ko tad mēs varētu izmantot. Vislabāk ir izmantot kaut ko, kas turās virs ūdens un var noturēt arī cilvēku. Kā piemēram, kas varētu būt? Piepūšamie matrači. Ja, ļoti populāri šobrīd ir gan matrači, gan bērniem visādi riņķi, lielāki, mazāki. Tātad, ja kaut kas tāds ir pieejams, ļoti labi, paķeram līdzi un tikai tad peldam jau pie slīkstošā. Ja nekā tam līdzīga nav, varbūt ir pieejamas lielās plasmasas pudeles. Ja, vislabāk, protams, ir 5-litrīgie tie ūdens bundulīši, tukši, aizskrūvēti ciet, ja, viņš arī ļoti labi noturēs cilvēku virs ūdens. Tātad kaut ko skatāmies, meklējam apkārt. Ja nekā tāda nav, mēs varam izmantot arī kādu garāku koka zaru. Ja, piepaldot tuvāk, tātad vienā galā zaru turam mēs, otru galu pasniedzam slīkstošajiem. Mēs saglabājam drošu distanci, tātad mēs sargājam sevi no slīkstošā tvēriena. Ja, slīkstošais cilvēks pieķerās pie zara, un tad mēs viņu velkam jau tālāk uz krastu. Vienmēr jāpadomā par to, lai mēs būtu drošībā. Protams, jāizvērtē arī savi spēki, savas prasmes peldēt, ja, vai mēs tik tālu varam aizpeldēt un vēl atpeldēt arī atpakaļ, ja, jo tas viss prasa arī mūsu spēkus. Tas viss, protams, ir jāizvērtē. Tad, kad esam dabūjuši cietušo jau krastā, tad pēc situācijas, ja cietušais ir bezsamaņā, ķeramies pie atdzīvināšanas pasākumiem. Savukārt, ja viņš ir pie samaņas, viņš varbūt kādu brīdi paklapos. Mēs, protams, esam blakus, skatāmies, situācija nepasliktinātos, bet slīkšanas gadījumos mēs vienmēr izsaucam neatliekamo palīdzību. Arī tajos gadījumos, kad mēs esam veiksmīgi dabūjuši ārā no ūdens slīkstošu cilvēku, viņš kādu brīdi ir paklapojis, bet it kā jūtās labi. Ja? Varbūt šķiet, ka nav nepieciešams saukt mediķus, bet īstenībā ir nepieciešams un vienmēr. Ja? Tātad, kur tad ir tā bīstamība? Šobrīd šķiet, ka viss ir kārtībā. Viņš kādu brīdi paklapoja, bet viņš ir pie samaņas, viņš jūtās labi, bet tas nenozīmē, ka iekšā viņam viss ir labi. Respektīvi, var būt situācija diezgan bīstama, ja ūdens ir nonācis plaušās. Mēs no malas neredzam, vai tas ūdens tur ir iekšā vai nav. Cietušais arī to neredz un arī nejūt. Ja, bet vēlāk tā situācija var ļoti, ļoti smagi pasliktināties, un cilvēks var noslīgt arī pēc vairākām stundām. Ja, tas nekas, ka viņš jau ir sauszemē un it kā briesmas vairs nedraud. Ja, bet ja tas ūdens ir nonācis plaušās, cilvēks tāpat var iet bojā, ja viņu laicīgi nepārbauda un nerisina šo situāciju. Ja, tā kā to gan paturam prātā, ka neatliekamā palīdzība ir jāsauc vienmēr slīkšanas gadījumā. Arī tad, ja šķiet, ka ar cietušo viss ir kārtībā. Tālāk parunāsim par traumām.
Roku kāju traumas. Kā tas varētu izskatīties? Ja, iespējams, mēs redzam kādu deformāciju, pietūkumu, jā. Cietušais sūdzās par sāpēm, redzam, ka viņam ir apgrūtinātas kustības. Kā tad vajadzētu rīkoties? Būtībā mēs cietušo nekustinām un nepārvietojam. Mēs vienmēr pieņemam, ka trauma ir tas smagākais no iespējamiem variantiem, tātad tur varētu būt lūzums. Un līdz ar to nav vēlams viņu kustināt, pārvietot. Un, protams, izņemot situāciju, kad varētu būt kaut kādas bīstamas vietas, cietušajiem palikt tajā vietā ir bīstami dzīvībai, tad, protams, mēs viņu pārvietosim uz kādu drošāku vietu, ja, jo primāri jau mēs glābsim dzīvību. Bet pie pārvietošanas tad esam ļoti uzmanīgi, saudzīgi, lai nesagādātu vēl lielākas sāpes. Līdz ar to deformāciju, ja tāda ir, mēs tādu arī saglabājam. Ja, neko nevajag iztaisnot un nekādus dēlīšus klāt nevajag siet, kā kādreiz senāk to darīja. Ja, tātad saglabājam to traumas deformāciju tieši tādu, kāda tā ir. Un, ja situācija tiešām ir nopietna, cietušais pats nevar nekur pārvietoties, tad mēs sauksim arī neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tādos vieglākos gadījumos, kur cietušais pats var pārvietoties, viņš var tikt līdz mūsu mašīnai, apsēsties, mēs varam viņu paši arī aizvest uz tuvāko traumu punktu. Ja, tātad visos gadījumos nebūs jāsauc neatliekamā palīdzība, bet tajos nopietnajos, kur cietušais pats nevar pakustēties un pārvietoties, tad gan būs jāsauc. Tālāk par mugurkaula traumām. Jā, atšķirībā no iepriekšējās situācijas, kur ir roku kāju traumas, tās traumas mēs varam vismaz ieraudzīt. Mēs redzam, ka tā traumētā roka, kāja ir deformējusies, ja kaut kāda deformācija ir vai pietūkums. Mugurkaula traumas mēs tā īsti neredzam. Mēs vairāk skatāmies uz situāciju, kādā cietušais ir cietis. Un tātad, ja ir bijis kritiens no augstuma, vai lēciens ūdenī, vai ceļu satiksmes negadījums, mēs vienmēr pieņemam, ka varētu būt traumēts mugurkauls. Un pie ceļu satiksmes negadījumiem tātad ir ne tikai autoavārijas, motocikla avārijas, bet arī notriekti gājēji, jā, riteņbraucēji un tam līdzīgi. Un kā tad vajadzētu rīkoties, ja mums ir aizdomas, ka varētu būt traumēts mugurkauls? Ja cietušais ir pie samaņas, tad aicinām viņu nekustēties, negrozīt galvu, tātad, lai viņš pats arī sevi vēl vairāk nesatraumē. Ja viņš ir bezsamaņā, tad mēs, protams, paši viņu arī pēc iespējas nekustinam, nepārvietojam, citiem neļaujam viņu kustināt, izņemot situāciju, kur draud briesmas dzīvībai. Ja ir briesmas dzīvībai, tad primāri mēs glābjam dzīvību, nevis mugurkaulu. Ja, tad mugurkauls paliek otrajā vietā. Un tāpēc pēc iespējas nekustinam, nepārvietojam, bet ja palikt tajā vietā ir bīstama dzīvībai, tad, protams, mēs viņu pārvietosim, būsim ļoti uzmanīgi, saudzīgi, attiecībā arī pret mugurkaulu, bet pārvietot vajadzēs, ja, un tāpat arī, ja cietušais ir bezsamaņā, mums arī ir jāveic atdzīvināšanas pasākumi, jo tas būs primāri, neskatoties uz to, ka ir iespējams traumēts mugurkauls. Nu, protams, neatliekamo medicīnisko palīdzību mēs saucam vienmēr šajos gadījumos, kad ir aizdoms par mugurkaula traumu. Tālāk nākamais ir galvas traumas. Kā tad rīkoties pie galvas traumām? Palīdzam cietušajiem ērtāk iekārtoties. Jā. Pie galvas traumām mēs vienmēr saucam neatliekamo palīdzību. Galvas trauma var būt arī dažādos veidos iegūta, vai ir bijis kāds sitiens pa galvu, trieciens, jā, vai kritiena rezultātā ir atsista galva. Jebkuros šajos gadījumos mēs uzskatām, ka tā galvas trauma ir un neatliekamo palīdzība ir nepieciešama. Tātad izsaucam, kamēr gaidam, aprūpējam
cietušo, mierinam viņu, skatāmies, lai situācija nepasliktinās. Iespējams, viņam paliek slikta dūša, sākas vemšana, ja, tad palīdzam viņam pagriezties uz sāniem, lai cietušais neaizrītos. Un, ja ir kāda brūce, tad mēs to brūci varam pārklāt ar marlas salvi. Ja situācija pavisam pasliktinās un cietušais zaudē samaņu, tad tālāk jau mēs rīkojamies pēc atdzīvināšanas pasākumu principiem. Un tālāk vēl parunāsim par čūskas kodumu. Latvijā mums savā ziņā ir paveicies. Latvijā mums ir viena indīgā čūska, no kuras ir jābaidās, tā ir rodze. Un kā tad rīkoties, ja ir šis čūskas kodums? Mēs izsaucam neatliekamo medicīnisko palīdzību. Pēc iespējas cietušajam nevajadzētu kustēties. Cietušais mierīgi sēž, gaida neatliekamo palīdzību. Ja tomēr ir kaut kur jāpārvietojas, tad to drīkst darīt, jā, bet kustības nav sasteigtas, nav straujas, lēnām, mierīgi varam iet, ja, bet pēc iespējas nekustināt sakosto ķermeņa daļu. Noteikti nekur nav jāskrien, labāk iet lēnāk, mierīgāk, jo tad lēnāk arī būs asinsrite, ja, lēnāk inde pārvietosies, pie straujām kustībām, tad atkal tās inde jau straujāk kustēsies. Līdz ar to, ja ļoti nepieciešams kaut kur pārvietoties, tad to drīkst darīt, ja, ja cietušais var paiet, protams. Tikai lēnām, mierīgi, nekur nav jāskrien. Un kamēr gaidam neatliekamo palīdzību, saprūpējam cietušo, mierinam, ko noteikti nevajadzētu darīt pie čūskas koduma, būtībā visu to, ko esat iespējams filmās redzējuši. Mēs noteikti neliekam žņaugu. Žņaugu vispār pirmajā palīdzībā vairs neizmanto. Tāpat arī pie čūskas koduma neko negriežam, neko nededzinam, jau nemēģinam ar muti izsūkt ārā indi. Ja mēs tādā veidā nevaram šo indi dabūt ārā no cietušā ķermeņa. Līdz ar to mierīgi gaidām neatliekamo palīdzību, kas tālāk jau nogādās uz slimnīcu un cietušais dabūs pretindi. Ja, tas ir vienīgais, kas ir nepieciešams, tātad pretīgi. Šīs darbības, kā sūkšana ārā, ja, vai griešana, dedzināšana, šādā veidā mēs indi ārā dabūt nevarēsim. Un tālāk nākamais par insekta dzēlieniem mutes dobumā. Ja, nu tātad, protams, visas lapsenes, bites, irši. Kāpēc tieši situācija ar dzēlieniem mutes dobumā ir īpaši izcelta? Tāpēc, ka īpaši bīstama situācija. Iespējama elceļa nosprostošanās dēļ tūskas. Un, ja elceļa nosprostojas, cietušajam draud nosmakšana. Tāpēc tieši mutes dobumā šī situācija tiek īpaši izcelta. Kā tad vajadzētu rīkoties? Protams, mēs saucam neatliekamo medicīnisko palīdzību. Jā. Ko tālāk? Meklējam kaut ko ļoti augstu. Lai neveidotos tūska, mums ir vajadzīgs augstums. Respektīvi nevis neveidotos, bet lai samazinātu, ja, to tūskas izplašanos. Līdz ar to skatāmies, kas mums ir pieejams. Ja mums ir pieejams leduskapis, saldētava, ļoti labi. Meklējam kaut ko augstu. Ja ir ledus saldētavā, dodam cietušajam sūkāt ledu. Ja ir saldējums, dodam ēst saldējumu. Ja ir augsts dzēriens, dodam padzerties. Maziem malciņiem, ja augstu dzērienu, tad tas augstums palīdzēs aizkavēt tūskas izplašanos. Papildus noteikti varam arī likt kaut ko augstu pie kakla no ārpuses. Ja, tas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Pirmām kārtām tas ir augstums. Kamēr gaidam neatliekamo palīdzību, mūsu uzdevums ir noturēt brīvus elpceļus, lai cietušais var pēlpot. Līdz ar to
skatāmies, kur tad to augstumu mēs varam dabūt. Runājam, mierinam, kā jau vienmēr sniedzam šo psiholoģisko palīdzību. Ja tomēr situācija pasliktinās un cietušais nonāk bezsamaņā, tad jau mums ir jāķeras pie atdzīvināšanas pasākumiem. Un atceramies, ka atdzīvināšanas pasākumiem ir tātad divas situācijas. Ja cietušais ir bezsamaņā un elpo, tad mēs viņu novietojam stabilā sānu pozā. Savukārt, ja cietušais ir bezsamaņā un neelpo, tad mēs sākam sirds masāžu un elpināšanu. Tātad atdzīvināšanas pasākumi vienmēr, ja cietušais zaudē samaņu. Tikai mums ir jāizvērtē cietušā elpošana, lai saprastu, ko tālāk darīt. Vai viņš ir jāpagriež, jānovieto stabilajā sānu pozā, vai jāsāk jau sirds masāža un elpināšana. Nu, vai ir kādi jautājumi? Skatos, ka čatiņā nav nekas ierakstīts. Jā. Traumas dzīvnieku uzbrukumiem. Tad, kad sakoš suns vai arī sakoš kāds dzīvnieks, visos gadījumos ir jāvēršas noteikti ārstniecības iestādē, lai saņemtu pret vai ne? Es ļoti atvainojos, ļoti slikti varēju dzirdēt, kaut kā raustījās skaņa. Es uzdošu jautājumu, vai es pareizi sapratu. Jautājums par dzīvnieku kodumiem, vai vienmēr jāvēršas ārstniecības iestādē, lai sāktu potēšanos pret trakumsērgu? Vai pareizi? Jā. Jā. Tieši tā. Tātad, ja ir iekodis kāds suns vai kāds cits dzīvnieks, tad mēs neko nezinām par viņu, jā, un mēs vienmēr sargājam sevi, un šī potēšanās pret trakumsērgu arī ir tā pati sargāšana. Trakumsērga vēl joprojām eksistē, un trakumsērga vēl joprojām, diemžēl, nav ārstējama. Līdz ar to, tuvākās diennakts laikā pēc dzīvnieka koduma būtu jādodas uz medicīnas iestādi un jāsāk potēšanās pret trakumsērgu. Ja, tikai potēšanās var pasargāt. Tā, skatos, čatiņā parādās jautājumi. Tā ir jautājums, vai pēc bites kodiena ir elpceļu tūska, vai elpināšana būs efektīva. Viennozīmīgi nevar jums pateikt, būs efektīva vai nebūs, bet katrā ziņā mēs noteikti varam strādāt ar pilnu algoritmu, gan veikt sirds masāžu, gan elpināšanu. Jautājums, jā, vai mums izdosies kaut ko tur iepūst? Varbūt gadījumi, kad būs iespējams, jā, varbūt arī situācijas, kad nebūs iespējams. Līdz ar to, to iepriekš ir grūti pateikt. Varbūt gan tā, bet mēģināt mēs noteikti varam. Tā, nākamais jautājums. Antiseptiķi arī nedrīkst izmantot uz brūcēm. Kā ir ar šķidro plāksteri uz mazām brūcēm? Ar antiseptiķiem ir tā, ka būtībā ar jebkuriem līdzekļiem brūču apstrādēji. Paši priekš sevis mēs drīkstam izmantot būtībā jebko, ko mēs vēlamies. Jautājums, kam mēs gribam to antiseptiķu izmantot? Ja paši sev, mēs paši priekš sevis esam iegādājušies, mēs esam uzglabājuši atbilstoši nosacījumiem, termiņš nav iztecējis, mēs zinām, ka mums alerģijas nav. Tā ir mūsu pašu darīšana, ja, ko mēs izmantojam sev.
Bet ja mēs runājam par kaimiņu, kurš ir aizķēries, nokritis, nobrāzis celi, un mēs ar savu antiseptiķi tagad skriesim klāt un kaut ko viņam pūtīsim virsū vai liesim vai smērēsim, tas noteikti tā nedrīkst būt. Mēs par kaimiņa veselības stāvokli, par viņa alerģijām neko nezinām, līdz ar to mēs neko izmantot nedrīkstam. Plāksteri, pārsēju, jā, bet nekādus līdzekļus. Kas attiecās uz palīdzības sniegšanu pašiem priekš sevis, tas jau ir cits stāsts. Jā. Tur mēs varam jau būt brīvāki. Kas attiecas ar šķidro plāksteri, pēc idejas uz mazām brūcītēm mēs, protams, viņu varam izmantot, jā. Bet, arī jautājums, protams, kam mēs to izmantosim, jā? Vai tam kaimiņam nebūs kāda, tomēr neparasta reakcija uz šādu šķidro plāksteri. Bet sev tā ir viena lieta. Jā, otram, it kā jau plāksteris kā plāksteris, nekas jau tur tāds it kā nevarētu būt. Bet tur vairāk jāpaskatās droši vien tie norādījumi. Es pati neesmu strādājusi ar šķidriem plāksteriem. Man tā nevisai viņi iet pie sirds. Kā rīkoties, ja ķermenī ir kaut kas iedūries? Ar jebkuriem svešķermeņiem, kas ir iedūrušies, mēs noteikti viņus nevelkam ārā. Bet mēs vairāk runājam par tādu lielāku svešķermeni. Ja tā ir skabarga pirkstā, tad tas ir cits stāsts. Ja? Izvilkām un aizmirsām. Bet ja ir kāds lielāks svešķermenis, kāds stikla gabals, kāda liela nagla, kāds stienis izdūries cauri, tad šādus ievērojami lielākus svešķermenis mēs ārā nevelkam, jo kamēr tas svešķermenis ir iekšā ķermenī, viņš būtībā kā tapiņa aiztur asiņošanu. Ja? Tiklīdz svešķermeni izvilks ārā, asiņošana būs ļoti spēcīga, un situācija jau būs vēl daudz bīstamāka. Tad tur noteikti ir jāsauc neatliekamā palīdzība, un mēs svešķermeni ārā nevelkam un neļaujam arī cietušajiem braukt ārā. Tā, un kā rīkoties, ja acī nonācis kāds svešķermenītis, ja tas svešķermenītis nav iedūries, mēs viņu varam izskalot. Ja mēs viņu nevaram izskalot, tā tad svešķermenītis ir iedūries, un tad mēs noteikti paši nevelkam ārā. Ja pirkstā ir skabarga, mēs izvelkam un aizmirstam. Ja kāda neliela skaida ir iedūrusies acī, mēs paši arī šo šķietami mazo svešķermenīti, bet no acīm mēs nevilksim ārā. Mēs varam pārsiet abas acis ar pārsēju, tā tad uzlikt pārsēju, lai acis ir mierā, nekustās, un meklēt tomēr medicīnisku palīdzību. Šādus mazus svešķermeņus, kas ir acīs iedūrušies, mēs paši nevelkam ārā. Tā, un pēdējais jautājums, tātad vai varēs saņemt webināra ierakstu? Jā, webināra ieraksts tiks visiem nosūtīts. Tā, es ceru, ka es neko neesmu palaidusi garām. Šķiet, ka ir vēl viens jautājums ienācis. Tā, ja cietušajam virsū ir uzkritis smags priekšmets, viņš ar to ir piespiests un pats nav spējīgs piecelties. Piemēram, var redzēt, ka kāja ar smago priekšmetu ir ļoti saspiesta, pat iespējams lausta. Vai vajag cietušo no tāda priekšmeta atbrīvot pašiem, vai jāsagaida neatliekamā medicīniskā palīdzība? Jāsaka tā, ja mēs varam ļoti ātri norēģēt, uzkrita un mēs uzreiz esam klāt un varam noņemt nost, mēs varam atbrīvot. Ja ir pagājis jau kāds ilgāks laiks, tad visticamāk būs jāsagaida tomēr neatliekamā medicīniskā palīdzība. Bet šajos gadījumos noteikti dispečers pakonsultē. Ja mēs nevaram paši saprast, ko tad tālāk darīt, tas nav tikai par šādu situāciju, arī citos gadījumos, ja mēs nesaprotam, kā pareizi rīkoties tieši šajā gadījumā, mēs vienmēr, saucot neatliekamo palīdzību, noteikti varam arī pakonsultēties. Jautāt dispečerim, jo otrā galā dispečers ir mediķis, ja mēs zvanam uz 113.
Līdz ar to šis mediķis mums var arī palīdzēt risināt situāciju. Jā, var pateikt priekšā, kas tad ir darāms, vai šajā situācijā, kad ir pagājis tik un tik ilgs laiks, vai mēs drīkstam atbrīvot viņu no šī smagā priekšmeta, vai tomēr labāk, lai paliek tā kā ir un sagaidām neatliekamo palīdzību. Jā, jo nu, visas situācijas tomēr nav vienlīdzīgas. Jā, katrai situācijai ir savs risinājums. Ja uzreiz varam atbrīvot, tad jā, bet ja ir pagājis jau kāds laiks, tad noteikti prasām neatliekamai palīdzībai, kā pareizāk būtu rīkoties. Labi, tad izskatās, ka pagaidām citu jautājumu nav. Tad no manas puses tas arī būtu viss. Teikšu jums paldies. Ja jums vēl rodas kāds jautājums, ko iespējams šobrīd nepaspējāt uzdot vai neienāc prātā, droši varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu, atsūtīt jautājumus, un tad noteikti sniegsim arī rakstisku atbildi. Ja vēlaties kādu plašāku informāciju par pirmo palīdzību, respektīvi kādas apmācības, kas jau būtu pilnā apmācība ar visām tēmām un praktiskajiem treniņiem, tad droši arī varat rakstīt, sazināties par apmācību iespējām. Labi, paldies jums, lai jums jauka šī darba nedēļa, esat uzmanīgi un, protams, audzējiet sevi.